Un tu ļoti viegli vari noteikt, vai tu redzi reālo sevi, vai tu sevi reālo mīli, un vai tu uzstādi realistiskus mērķus. Ja tavā dzīvē ir kāda joma, kurā nav nekādas attīstības, kur tu ievēlies, nekas nenotiek, tad tā ir joma, kurā tu savu reālo es nepieņem. Un ir uzcelta šī te idealizētā struktūra. Un dažkārt ir ļoti grūti pamanīt šo idealizēto struktūru, tāpēc, ka tev šķiet, ka tas vispār nav par tevi, ka pie tavām ciešanām ir vainīgi citi, kā nenotiek tavs mērķis dēļ tā, ka kāds tev nedod to, ko tu vēlies. Un šeit ir ļoti dziļi maldi, jo pasaule nav tev apsolījusi, kad tā dos to, ko tu esi iedomājies vai iedomājusies. Un ļoti bieži cilvēki šo aizmirst. Un šeit vienmēr apakšā ir bērnība. Bērnība